zelta gultu dāvinātu didam, es savai līgavai didam, zelta gultu dāvinātu didam, zelta gultu zlīnu sēgu didam, baltu slīnu paladzi. Esmu dzimusi, augusi skolā, gājusi ļoti jaukā vietā Smiltenē, un dzīves ceļš man aizved uz Liepāju, tādēļ, ka gribēju mācīties skolotāju. Bet tad, kad man jautāja, kāpēc, kāpēc tu sāki darīt šo visu un šo Rucavas mantojumu, un tad, kad es nonāku šeit Rucavā, ak, šausmas, te tāds mantojums, gan senas dziedāšanas veids, gan milzīgs dziesmu pūrs, gan ir mājās šīs senās lietas no senatnes. Un dīvainākais man likās tas, ka Rucavnieki paši tā īsti nemaz nelepojās, varbūt pat nezin, kas viņiem pieder. Reku ir viss, tas arī viņš ir. Tas ir tas fundaments, un reku ir pats staps. Šī ir tā vieta, kur sākas Latvija. Šis ir robežštaps ar 1. numuru. Uz to pusi ir mūsu senču zeme, tur ir mana tēvu zeme. Šobrīd tur ir Lietuvas valsts un tur ir Latvijas valsts. Uz abām pusēm ir Rucavas kultūra telpa. Rucavas kultūra telpas izplatības reģions ir Dienvidrietumu Kurzeme, Rucavas novads, Nīcas novada Kalnišķu ciems un bijušās Latvijas teritorijas Būtiņģa un Sventāja Lietuvā. Viņš manā balsu nese, baltu dēlā setienā. Visas trīs esam dzimuši šeit, Nidas ciemā, tur tālāk bišķiņi. Dažas te ir nodzīvojušas līdz pirmajām skolas dienām, dažas līdz pirmajiem soļiem un pirmajiem vārdiem, dažas nodzēra mana krustūbas un tad... Līdz krustūbām, jā, un tad viss. Kamēr mēs maģai māsai krustūbas raudzērām, šitā tāda 2-3 gadeļi arī bija aizgājis pakaļ Jāņi jau, jā, pie Jāņa. Nevis Jāņim, bet gāja meklēt Nāni, kurš uz moļa makšķirēja plekstis. Tā labrau. Un visa balle, kamēr krustūbas izskatās, meičēnas nav vairs, a meičēnu atrada aizmiguši lielajās Zambielēs kāpmalī. Tā iet. Kādreiz nidanieks teica, Jūri jau viņu pabarjo. Tas ir Jūris sūds gāja uz zemi, lai var izaudzēt kaut ko. Zvejnieki gāja jūrā, tur bija zivis, par ko, lai pašiem ko ēst. Un tāpat no jūra daudz ko izskaloja, kas noderēja saimniecībā. Tā kā šī ir pietiekami noslēgta vide arī šeit uz vietas, tad, protams, tradīcijas tika saglabātas ilgi un laimīgi. Cilvēki vienkārši dzīvoja tādā veidā, kā viņi dzīvo. Nebija tāda vārda kultūra telpa. Tā jau visa tā Rucavas kultūra telpa, tālāk arī viņa ir tik svarīga un tik liela un tik dzīva, ka viņa ilgus gadus līdz šai dienai ir bijusi tik noslēgta un tik tāla, ka te cilvēki taisni tā ir vienkārši tā dzīvojuši. Un kultūra telpa ir dabīgi dzīvojusi un saglabājusies un attīstījusies, ka tā nav tikai pulciņu lieta. Nozīmīgu pētījumu par Rucavu ir veikusi novada bibliotēkas vadītāja Gunta Timbra, kas apkopots apjomīgā grāmatā. Bibliotēkas krājumos atrodamas daudz un dažādas Rucavas kultūra telpai raksturīgas tradīcijas. Senāk bērēs deva garu griežus pāterniekam, krusta nesējam, kaparacējiem un arī nesējiem. Jau izauda un nolika priekš tam. Parasti bija 6 zārka nesēji. Varēja dot arī cimdus, bet tagad jau dot tik cimdus. Tas ir no 65. gada, bet cimdus vēl deva vēl 80. gados. Un tad vairs nebija varbūt tik daudz cimdu, bet tradīcija joprojām pats došanas prieks un nozīme tika saglabāta jau. Tad tika pārņēmts laikmetam atbilstoši, jā, tad deva šalles, bet vienalga tas pateicības mirklis, tas joprojām bija saglabāts. Starp citu, es atceros, ka 90. gados, neatceros, kam bērs bija, bet tēvs arī bija nesējos, ir vēl pirkstājiņi. Tātad, ja tu pats nesadīji, tā pati tradīcija par to, ka bērēs ir jādod cimdi, tā tika izdarīta, tikai pūrs tika sagādāts, ne tik adīts, jā, bet nopirka, sapirka, sataisīja, un arī mums Oma bija sagādājusi, jā, te viņai bija mirstam klēt, tas bija viņas bēra pūrs, te bija tas, kas mācītājiem sienams, tas, kas dodams.
Viena no Rucavas kultūra telpu raksturojošajām iezīmēm ir saudabīgā izloksne, kā arī citādais vārdu krājums un kulinārais mantojums. Tagad mēs iesim kast rāciņus. Man rokās ir ķocis un man ir ķebeklis. Ķebeklis tā ir šīs puses tāda īstākā, bet šis gan tāds dikti mazīši patrāpījies, tāds pie pirmajiem rāciņiem. Tagad jau šie rāciņi jau tā kā jau uz novākšanu, redz, te jau talcinieki jau klāt ir, ja? Un iesim kast rāciņus ar ķebekli un liksim ķocī. Jo citur dakšana, lāpst un kā tik ne, bet mums ir ķebeklis. Iesim parādīsim, kā to lietu dara. Tagad mēs taisīsim Rucavas balto sviestu. Lai to izdarītu, kā viennozīmīgi ir vajadzīgs īsts lauku krējums, kas mums nāk no kaimiņu govīm. Un, kad izmašīnē pienu, tad dabūna krējumu, pāri paliek vājpiens. Tos noliek siltumā un līdz vakara siltā dienā vai nākošā dienā ir jau rūgušs piens. Viņam līdz ar to tas tauku saturs ir mazāks. Ja mēs veikalā pērkam un arī tam sviestam ir normālam vismaz 82% standartā, tad šim ir skatīts, ka viņam, ja mēs apmēram pusi pie tā pieliekam klāt, var likt arī saldo pienu, arī to dara. Un viņš ir vājāks paliek, 39–40%. Sielas māte man iedeva cauru vidnu mirādziņu. Var ēst uz maizi, bet normāli viņu liek uz karstiem kartupeļiem. Pēc šī principa ar stampu stampā arī kartupeļus biezputrē. Bet mūsu pusē to sauc pa tīri. Un, kad teica tā, tīri vāru vīram, putru kumeļam, tas nozīmē to, ka putra ir zupele, tad šķidra tā biezputra. Un kādreiz jau zupas vispār ir sauktas par putrām. Zupa jau atnāca zupas no Vācijas. Ienesa. Lūk, tā kā mums ir biezputras, un tās ir tīri vāru vīram, putru kumeļam. Tāds mans vīrēns, tāds kumelēns. Te vasaras variantam nevajag gaļu. Ēties jaunos kartupeļus ar sviestu un pilnīgi pietiek. Bet tāpēc, kad šodien es gribētu parādīt, ka mēs liekam klāt un to bimbalu tīri vārām un taisām ar gaļu, tas ir tas, ka no mazumiņu var paēst. Te ļoti maz tas gaļas salīdzinošs, bet ēdiens būs ļoti sātīgs. Šie nav godēdieni, šie vienkārši ikdienas ēdieni, ko visātrāk un visvieglāk varēja pagatavot. Bimbali no pannas ir ienākuši iebērti grāpī. Un būs tādi bimbali, kas negaršo gaļu. Nē, tad tie bimbalus var lastīt laukā. Lūk, tīri gatava, bimbalu tīri gatava. Es kād jūs mīri gulējāt, kādu sapni redzējāt. Lielākos godos tiek gatavoti jau sarežģītāki un laikietilpīgāki ēdieni – riezis un riķi. Šo garšīgo ēdienu gatavoja mūsu vectēvs, un es kā maza meita dzīvoju bieži lauku sētā, blakus tur. Un novēroju, mums ļoti garšoja. Un mūsdienās šis ir ļoti iecienīts ēdiens arī mūsu mājās. Un arī manai meitai viens no mīļākiem ēdieniem. Var gatavot divu veidu šo riezi. Viens būtu variants, ka cepešu pannā sarīvē kartupeļus, nosūc, pievieno klāt cauraudzīti vai speķīti, ar sīpoliņiem, nedaudz kreimiņu, un tad pannā izklāju un tā kā cep. Bet mēs šodien gatavosim vēl tādu, manuprāt, senāku šo ēdienu. Tās pašas sastāvdaļas, tikai mēs ievietosim cūku zarnās sastāvu. Un tās būs tā kā kartupeļu dērs. Un tad gatavo masu, kurai pievienots klāt krējums, lauku. Mēs izkārtojam pannā, lai varētu gatavot kartupeļu sacepumu. Ienākuši izpusdies, acīs nāks ārā paciem. Griez uz to pusi. Griez. Tās ir tas pats kartupeļu kuģels, riezis, ielikts iekšā zarnās. Turi, tā ir. Un atšķirība ir pēc tam garšā. Man kā bērnam labāk garšoja. Tieši šādi. Jā, ļoti.
Un tas jau bieži arī nebija. Tas bija tikai tajā laikā, kad cūkāvu. To mums sauc par riķiem. Riķi. Citur nezinu, kas ir riķi. Sava galvu biezu liek, manu plānu plikšķināja. Manu plānu plikšķināja. Savulaik te darināts īpašs zilais siers, kas bijis kā našķis. Tagad tas ir kļūst par ekskluzīvu gardēžu baudījumu. Te taps, kā mūsu pusē saka, kūdais siers. Tas ir, kādreiz, kad taisīja saimnieces krejumu, pēc tam sviestu, palika pāri vaipiens. Nav ne kripatas tauku. Izmašinē, mums saka, separē, ja? Mums saka, izmašinē pienu. Paliek pāri vaipiens, vaipiens saraudzē, nosilda, iznāk, biezpiens. Te man ir nosildīts jau vaipiena biezpiens. To mēs liksim iekšā. Lūk, un tad atkal izmašinēja pienu, man tur jau sagatavots spainī ir, un tad lēja iekšā katlā un sāka visu to darīt, kamēr iznāca siers bez nekādas taukvielas. Liesais siers. Ja šādu sieru daudz sataisīja, kaut kur te viņi jāglabā bija. Tad viņus glabāja sālī, vienkārši parastā sālī iekšā, un tur viņi, palika tik cieti, tā kā cirvi varēja skaldīt. Un tad tas skaitījās gandrīz vai tā kā kārums, jo kādreiz jau vecos laikos jau nekā tāda vienkāršajās mājās nebija. Un tad, atceros, opaps kādreiz man stāstīja. Cirvi noskalda gabalu no siera, jo viņi nogriezt vairs nevarēja, viņš tiešām bija ļoti ciets. Iemet kabatā, daļu iemet mutē, un kamēr aiziet kājām uz Rucavai, līdz Paurupē, kā opaps teica, viņš par Rucavu nekad nesauc to. Tikmēr, var sakot, tas bija tā kā sakošļāts, mīgs un varēja norīt. Var teikt, veclaika košļiem tā bija. Viņš ir tāds zili pelēcīgs, tāds nav tāds smuki dzeltens šis siers. Jo parasti jau siers saistās, ka smuki dzelteni rituļi ir. Bet šis siers nav smuki dzeltens, tāpēc, ka viņam ir apņēmts viss traknums nost ir. Te ir tikai liesumi vien palikuši pāri, kūdumi vien. Te ir speciāli uztaisīta tāda spiestuve ir. Mums ir ērtāk uzliek visu to parastu ķieģeli. Un tagad process notiek. Un tagad viņam ir jānocentrē. Tā. Un tagad siers apmēram kādu, tad no rīta viņi varēs ņemt laukā. Tagad viņiem šitā jāspiežās ir. Un tad, kad sieru izņem laukā, tad viņi ieliek spainī ar salsūdeni. Lūk, un izveidojas, nav smūgs dzeltens, jā. Viņš ir tāds pelēcīgs. Cits iznāk zilganāks, cits iznāk drusciņi dzeltenāks. Tāds sieru rituls izveidojas apmēram pēc diennakts, pēc šādas taisīšanas. Rucavas kultūrtelpā zilā krāsa ir ļoti bieži sastopama, gan tautas tērpos, gan ģerbonī, gan arī dabā. Tad man jāsāk iet tautas dziesmu. Nākat ļaudi skatīties, kādas govis laidarā, citas zilas, citas baltas, raibas, citas baltu muguriņu. Es meklēju tautas dziesmu par zilajām govīm vispār maz, jo zilās govis ir pamatā lībiešiem bijušas. Pat šitien te vairāk ir kolkā un arī tur līča otrā pusē. Ir tāda teika, ka jūras meita nākusi kolkā ganīt govis, savas zilās govis, viņai zilas bijušas. Un viens saimnieks ieraudzījis, ka viņa pļavā ganās, jo kolkā pļavas nav diezko bagātīgas, svešas govis, atņēmis meitai tās govis, paturējis sev. Jūras meita raudādām aizgājusi apakaļ. Un no tām 7 govīm, kas palikušas saimniekām, esot cēlušās visas šitās zilās govis, kas Latvijā ir. Tā ir viena no teikām. Rucavas izloksnes savdabība veidojusies no kuršu, prūšu, lietuviešu, slāvu valodām, kā arī ienācējiem no vācu zemēm. Īpaši ir arī šeit sastopamā vienbalsīgā dziedāšana. Ja es sētu man ziedētu
Rucavas tradicionālā vienbalsīgā dziedāšana. Tas ir tā, ka nerunāt nevajag, ka visu var pateikt, bet dziedot. Runāt pa dziedāšanu, dziedāt pa dziedāšanu, ēšanu, čurāšanu un gulēšanu, pa lopiem, rotgāniem, vīriem un visu citu, kur vakar bija. Un citiem garām gājiem, kam tika, kam netika, kam garām pagāja, pa sevi, pa kaimiņu mīli izstāsta visu. Un tur jau daudz nav ko to balsu tik diži locīgu un burgoņus stelēt. Mums visiem vienā balsā, kā raudāja, kā sāktā nevar veikt. Kamēr viņā kā atceduris. Nu tā ir tā vienbalsīgā dziedāšana. Citi mēģina izsataisīties, tur smalki un dziedāt pa notēm. Nē, kas mūsu balsī pa noti, tā no rīta pārsavaļas. Apīnītis kokujāja dzeltenām miksītēm, apīnītis kokujāja dzeltenām miksītēm. Dažām sarkus asnojāja, citam maku iztukšoja, dažām sarkus asnojāja, citam maku iztukšoja. Kā jau sanāca, kā jau bija labi dzēruši un dziedājuši, un galu skarnai cepurīte paciļināta, un bišķi jau noticējis tā pati gar lūpu, gar galdu, rasidze gar cisku vēl ne. Nu, tā jau kādreiz cienīta, labi esat dziedājuši, paliet uz galdu bišķi tādu peļķēlus. Sista pa ritmu, tā jau dziedāja. Tā ir pļakāšana. Tā ir pļakāšana, un pie tam es saprotu, ka to ir darījušas vecākas sievas. Jā. Nu, un tāpēc tas, kas ir ļauts bērniem, precīzāk, tas, kas ir ļauts vecai sievai, tas nav ļauts maziem. Un arī šīs te visas tās dziesmas, kurām mums vilstā uzsotrāt grozos un vajag visām sirds, patiesībā dzied sievas diezgan jau gados. Jaunas meitas, tām vairāk ir jāgavilē. Paskat pa labi, pa kreisi, kur tu te jauna meita? Nu, nav tā labi, mēs varam dziedāt. Tikam siktu tautu galdu līdz atlēce šķiepelīte. Līdz atlēce šķiepelīte. Siktu galdu ievēlēšu, kādat nākšu krustu pasi. Kādat nākšu krustu pasi. Skaistā manā tavu zeme. Liela nozīme Rucavas kultūrtelpas identitātei ir apģērbam, gan tautastērpiem, gan ikdienā valkājamām drēbēm. Tā ir pūrlāde. Katrai sievietei dzīvē ir vismaz 3 pūri, ko viņa darina. Un tad, lai to visu glabātu, kaut kur ir pūrlāde. Un šī ir manas vecās mammas, tēvmātes pūrlādes, un tā tālāk tika nodota manai mammai. Un šobrīd mēs esam gan šīs lādes, gan arī tās satura glabātājs. Un taisām vaļā to lādi. Šī ir manas mammas vecās mātes villaini, meitas villaini, un savukārt tās, kas ir šeit redzamas, tās ir mūsu pašu darinātas. Visas it kā vienādas, te pašā laikā katra atšķirīga. Rucavnieces nekad nav bijušas nabaģis, un drēbes ir bijis daudz un viss ir vilkts kārtām. Šie te visi 4 mūsu tērpi, visi viņi ir pašuviņi. Vienams no tiem senākajiem, kas ir. Ja? Pašuviņi tāpēc, ka viņiem ir šī te pašūtā apakšējā mala. Šis vairs nav pašuviņš, šis ir krjociņš. Krjociņš tas nozīmē tāpēc, ka ir šīs faltas. Tam nāk klāt. Šis mums ir mantotais. Manas vecās mātes, tāpat, kurai piederēja šī lāde, tas ir viņas tautas tērps. Ar visu brusti samatoto. Šiem te senākajiem tiem nāk klāt mudurotās vestes brustas, tādas ar tādiem spārniem sānos. Un pie šiem pašuviņiem arī liek villainis. Tāpat pie šiem vēl krūmotos vai pērpečotos kreklus. Te arī var redzēt, cik viņi ar to vien, cik viņi ir dažādi. Tas ir krūms. Pie tautastērpa vienmēr jāatceras, ka var staigāt basām kājām, bet nekad nedrīkst staigāt ar pliku galvu. Un līdz ar to, tad, kad ir mugurā tautastērps, tad jāatceras, ka galva ir vienmēr piesegta. Kas no kuram tautastērpam? Rucavai tas ir nāmats, garš, smalks drellis ar apdarinātiem galiem, kam virsū tiek sieta kuska vai žīdine, vai šī, piemēram, ir žīdine, šī ir musline, šī ir ar praņām žīdine. Ko sien pāri. Ar pliku nāmatu arī vien nestaigā, jo tas mants ir, tad jau visi jāparāda. Rucavā nav vainaga. Rucavā jaunām meitām neliek vainagu, bet neliek arī nāmatu. Rucavā meitām sien kaspines. Tas ir tādas zīda lentes.
Ja liek villainis, tad noteikti ir arī nāmats, bet kādreiz ar tām villainēm, jo villainis noteikti ir senāks, kādreiz tām villainēm ir tā, ka jo tās liek uz labā pleca, nevis pleca, bet alkoņi, un līdz ar to, tad, kad viņas visas trīs ir uzlikts, ir stipri grūti kustēties. Var staigāt ar plikām kājām, bet nu īsti jau tā kā nē, ziemā jo īpaši, ja, tad kaut kas jāvelk kājās, tad arī ir faktiski tādas, nu, varētu teikt, divu veidu zeķes, ko velk pie tautas tērpa. Šīs ir kulinas, ja bezpapēžu zeķes. Šīs ir bijušas tādas labas, nu, kad noplīst papēžas, pagriežu, var valkāt visādi. Bet šīs ir tās senākās, kas ir valkāts pie šī te tresotajiem bruņčiem, tresotiem tautas tērpiem. Nu, un tad šīs ir caurlielinas. Caurlielinas, tās ir mežģiņa rakstādītas zeķes, kuras vairāk tā kā tomēr pēc laika piederas pie kļociņiem. Un, lai zeķis nekrist nost, tāpēc ir prievītis. Un jāatceras, kā prievītis faktiski ir tas, ko sien ap zeķēm. Lai nekrīt nost, nekad viņus nesēja puišiem ap kaklu. Tie ir zemnieču goda tērpi. Tātad godi tie ir krustūbas, kāzas un bēržas. Tad viņus vilka, ikdienā uz stala ar viņiem negāja. Un principā pat ķēķi arī ar viņiem īpaši nedarbojās. Tie ir goda tērpi, tāpēc viņi ir grezni, tāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir. Šodien, kur to vilkt, nu arī jāatceras, tas ir līdzvērtīgs kā vakartērps faktiski. Ja? Un tas nozīmē, tu esi apģērbies visā pilnā šajā te tresotajā tērpā un tev ir villainis un nāmats ap galvu, tad pie putras grāpi tu nevari nest. Tad tu vari tikai stāvēt un atdot tam godu. Tad, kad tu novelc villainis, nu tad jau bišķiņi var pakustēties. Šodien rucaunieces diezgan daudz velk, un tad arī villainis neliek, ja, bet, teiksim, taisot godu mielasts, viņas tomēr tērpjas šajos tērpos, kaut gan pamazām tiek veidot kaut kādi stilizēti citi tērpi, lai nevajadzētu šos novalkāt. Rucavas goda mielasts ir tikai viena no tradicionālās kultūras programmām, kur piedalās vietējie tradīciju aktīvisti un ko ik viens interesants var izbaudīt, iepazīstot šīs kultūra telpas esenci – dziesmas, valodu, mūziku, tautas tērpus un ēdienu. Lai saglabātu un iemācītu citiem Rucavas kultūra telpas tradicionālo mantojumu, regulāri tiek rīkotas dažādas apmācības, taiskaitā jaunākajai paudzei. Azijā uzliekam visi do, un tagad mums ir tas koncerta variants. Esam uzmanībi. 3, 4. Šis ir tradīcija nams zvanītāji pašā Rucavas centrā, un katru vasaru šeit notiek zvanītāju vasaras skoliņas. Un skoliņas jau notiek kopš 2002. gada, kad mēs sanācām, lai mācītos kaut ko darināt savām rokām. No tās pirmās reizes mums ir arī tā tradīcija saglabājusies, ka ir piedāvājums muzicēt uz koklas, uz stabulēm, kopā kapeliņā muzicēt. Mēs arī popularizējam Rucavas tradicionālās kultūras mantojumu, parādām tās vērtības, kas mums ir. Jāsaka tā, ka šobrīd es esmu jau 20 gadus visu savu dzīvi, visu savu aktīvo dzīves daļu veltījuši tieši Rucavas tradicionālā kultūras mantojumu gan saglabāšanai, pētīšanai, un protams, vainagojušies darbs ir ar Rucavas tradicionālās kultūras telpas ierakstīšanu Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.